Ir 2013. gada 20. jūnijas, Liepājas Daugavas stadions, SMS kredīta virslīgas spēle futbolā starp Liepājas Metlurgu un Daugavu Rīga. Liepājnieki divatā nespēja pretinieku atbruņot. Un bīstams sitiens varēja izdoties Liepājnieki ar bumbu Kiriļins. Un atkal labs pretuzbrukums var iznākt rīdziniekiem. Suračs sitiens un vārtī. Ir nospēlēts, tūdaļ būs 10 minūtes. Un atkal Daugavu ātri izvirzās vadībā 1-0. Liepājnieki ļauj brīvi uzsīs, spēcīgi un precīzi. Salaņīcins. Brovskis. Savens spēlē. Uj, kas pa piespēli. Un 2-0. Vārtī. Nepagāja pat 5 minūtes. Un Mantas Savenas pēc precīzes piespēles dubulto viesu vārdu guvums. Un sitiens. Un līdz ar vārtu. Stāb Mante diezgan lēna komanda. Tad šodien spēles sākums jāsaka, ka tā gluži viss nav. Labi bumbas kontroli rāda Edgars Kārkliņš. Un atkal kārtējais bīstamais sitiens. Ne ar ko iepriecināt īpaši nevar. Skatos, kad metāla fanu sektors atkal ir tukšs. Nav pat, kas par bīstams sitienu, tikai nedaudz. Pavisam nedaudz ir Jemeļins Kalnam. Kalns ir nedaudz atkāpies aizsardzībā. Praharenkovs sitiens. Un tagad jau rīdzinieki labā ātrumā dodās uzbrukumā. Ernests Viļulis un sitiens. Kas pa sitienu? Pirmais bija Rečitskis, un tagad jau ātrs. Atkal pretuzbrukumu. Viņiem izdarīs sitienu, un Savens sita. Vārtu pārlikums glābi Dorošev, un vēl vienreiz. Doroševs jau šoreiz pats izglābi savus vārts. Teiksim, pat tas nebija pārlikums, tas bija krustpunkts, kur vārds Staps savienojās ar vārdu pārlikumu. Ļoti bīstams ar bumbu Liepājnieki. Jānis Ikaunieks. Tomēr nav, kas viņš šajā uzbrukumā īsti atbalsta, tāpēc viņš pats centrējums. Un tur Afanasjevs bumba paliek pie Liepājniekiem. Praharenkovs atspēlē Kalnam. Kalns sit. Daugavu ir apmierināti arī ar šādu rezultātu. Liepājnieki pagaidām neko vairāk nevar. Afanasjevs beidzot tiek pie soda sitiena izspēles. Labi, tur varēja sanākt priekš Liepājniekiem. Praharenkovs vēlreiz viņš tiek pie bumbas. Precīzi nospēlē Otaņas un Liepājnieki saglabā bumbu. Kalns. Un Afanasjevs tālu piespēle uz Jāni Ikaunieku. Viņš spēlē atpakaļ uz savu brāli. Atkal Jānis Ikaunieks un brāļi veido savu uzbrukumu sitiens. Un vārds Stāps pēc Jāņa Ikaunieka. Daugava dodās uzbrukumā. Un bīstam var būt Savenas, Grēbis. Pats dodās uz priekšu. Savenas. Grēbis sitiens un Doroševs. Spēlē atpakaļ. Savenas. Un līdz ar to arī viss. Liepājas Metlurgs
šodien savā laukumā piedzīvojis zaudējumu ar rezultātu 0-2.